Dzīvē cilvēks var sasniegt visu. Džordžs klāstīja Saltzmanam. Gluži kā mēs esam Beatli, vai ne? Mēs varam nopirkt jebko, ko var nopirkt par naudu, un esam tik slaveni, cik nespējām iedomāties pat savos pārdrošākajos sapņos. Bet kas tālāk? Tas nedod ne mīlestību, ne veselību, ne sirdsmieru. Viņš teica, ka meditācija un mahārīši ir bagātinājuši viņa iekšējo pasauli. Rišikēšā Džordža dzīve ritēja pēc vienas schēmas. Rītā vienkāršas brokastis, tad meditācijas nodarbības līdz pusdienām, tad brīvais laiks un līdz pat 3 stundām ilga meditācija vakarpusē. Neviens nevienu neiepazīstināja. Šeit tas nebija vajadzīgs. Mums nevajadzēja ilgi stāstīt par savu pagātni, jo pagātne mums bija vienāda. Atcerējās viens no skolniekiem. Zinājām, ka esam šeit, lai kaut ko ar to darītu. Vēršanās pie kaut kā augstāka bija nākamais solis mūsu paaudzei, jo ne vecāki, ne valdība nebija spējīgi atbildēt uz mūsu jautājumiem. Un mēs patiesi baidījāmies, ka cilvēks sevi var iznīcināt. Visi meklēja Dievu. Tikai šiem meklētājiem bija nozīme, un tie, kas to saprata, pazina cits citu vismaz tādās vietās kā Rišikēša. Šeit Džordžs atklāja vēl kaut ko. To, kas neuzreiz iekrīt acīs. Pēc kāda laika, kad acis aprada ar sevišķo gaisa skaidrību un lietu kārtību Rišikēšā, viņš pēkšņi ieraudzīja to dabu. Viņš ieraudzīja visa radītā pilnību, ekoloģija, nevainojama kā svaigs audums, mazgāts, izgludināts un pilnībā tīrs, veselums un veselība, zemes un gaisa, ūdens un debesu sadarbība. Ziedi katru rītu atvēra ziedlapiņas. Tādi ārstnieciskie augi kā prīmulas, rūgtlapes un kurpītes sagaidīja saulēktu zaļās un dzeltenās krāsās. Džordža acis priecēja purpurkrāsas tītenis, zilas un dzeltenas Himalaju magones, arī balti pūkaini celkšņi. Tālumā stiepās meži un ielas, kraujas, aizas un virs upes esošie klinšu grāvumi. Šai apkārtnē daba bija dzīva, un bieži starp kokiem un krūmiem vīdēja muskusbrieža vai Indijas dzeloņcūku snuķi. Lai kādi arī citi dievi nebūtu, lai cik citus dievus arī Džordžs nesastaptu savā maģiskajā ceļojumā, šī dabas dieviete, daudzu neatkārtojumu lietu, milzīgu kā kalni vai sīku kā lapas, personība viņu uzrunāja visspēcīgāk. Viņu, kurai piederēja viss apkārt redzamais, sauca daudzos vārdos: Būmī, zemes dieviete, Mahā Šakti, dievišķā māte, Kālīmā, personificētā vispasaules enerģija. Rišikēšā viņu cienīja visi, sākot ar Mahāriši un beidzot ar kravas auto šoferi, kas katru dienu veda produktus. Viņi nēsāja ziedu vītnes, kas darinātas no viņas ziediem. Darba dienās plānas kliņģerīšu vītnes vai īpašos gadījumos biezas apjomīgas balto neļģu ziedu vītnes. Viņi dedzināja smaržkūpiņus, kas gatavoti no viņas aromātiskajiem kokiem un pārtveicētām eļļām. Par godu viņai aizdedzināja sveces, piedāvājot viņai daļu no sevis, gluži kā padzīvojuši cilvēki
No rīta apmazgājoties Gangā, smeļ saujās ūdeni, lai upei piedāvātu malku pašas ūdens. Dabas dieviete rūpējās par viņiem ar savu ēdienu, turku zirņiem ar kumīna sēklām, apceptiem kausētā sviestā brokastīs, biezām pilngraudu miltu bumbām, kas izrullētas un izceptas degošas smalkas liesmās, un garšvielām, bagātiem baklažāniem un kartupeļiem, kas novākti no vietējiem laukiem un pasniegti pusdienās. Arī tas viss pirms ēšanas tika piedāvāts atpakaļ ar lūgšanām un psalmiem, vienkārša pieklājība, pateicības žests, mīlestības dāvana. Uz vakarpusi Džons, Pols, Ringo un Donovans pievienojās Džordžam, kas sēdēja uz bungālo jumta. Londonā šai laikā būtu dzirdama automašīnu traukšanās, autobusu un kravas automašīnu rībēšana, dodieties mājup un no ofisa un rūpnīcu grūtā mokošā darba bēgošu pūļu tēvzēšana. Vienveidīgas dzīves nomākti ļaužu pūļi no ofisiem un rūpniecām traucās pa pilsētu izpriecu meklējumos. Šeit Himalaju patvērumā Džordžs ar draugiem sēdēja dabas klusumā, klausījās Gangas ūdens čelošanā, vēja čukstos, zarotu koku vainagos, un tā lidojumā pāri tālām senām ielejām. Kā atcerējās Donovans, tie bija ne ar ko nesalīdzināmi brīži. Rišikēšā Džons un Pols atcerēja vairāk nekā 40 dziesmu. Tomēr Džordžam likās, ka mūzikas rakstīšana novērš no mērķa, kura dēļ viņi bija ieradušies Indijā. Pārāk daudz laika tika tērēts dziesmas atcerēšanai, un viņš to pārējiem pateica. Mēs neesam šeit, lai rakstītu mūziku. Mēs esam šeit, lai meditētu. Mums ir maksimāli jāizmanto Indijā pavadītais laiks. Šī ir jogu un svēto cilvēku, kas dzīvo 100 gadu zeme. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.